Rīta kafija LV. Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Rīta kafija LV. Labdien, godātie Rīga TV 24 skatītāji! Šodien es esmu atbraucis ciemos, vēsturisks brīdis. Pirmo reizi prom no kāda kofītaura pie Aivara Visocka sporta klubā Reaktors. Labdien, Aivar! Labdien! Mūsu latviešu Arnolds Švarcnegers, jo tie sasniegumi, ko tu esi sasniedzis, man tas pārsteidz. Jo viens latviešu, jau kungs, un tu sāki laikam, ka tu biji kungs, var sasniegt 32, cik gadu karjerā? Nākošā man būs 35. sezona, bez pārtraukuma, regulāri katru gadu. Nē, es sāku jau ļoti vēlu, principā man bija 25 gadi, kad es atnācu uz sporta zāli, un praktiski pēc, kaut kur pēc pāris mēnešiem es jau sāku startēt sacensībās, tā kā man sezona aizsākās jau 1982. gadā. 82. gads. Es saprotu, ka tu pirms tam nodarbojies ar citiem sporta veidiem. Jā, bērnībā es spēlēju hokeju, pēc tam es pārgāju uz boksu. Vienu momentu hokejs un boks bija paralēli. Pēc tam aizgāju padomu armijā. Gribēju kā turpināt sportu, jo vairāk vai mazāk es bez sporta nevarēju iztikt, un tas bija, teiksim, tā māca pienlaikam iebarots vai. Bet tajā laikā bija tādi likumi vai noteikumi, ja tu 22 gadu vecuma neesi sporta meistars, tad tu nevari piedalīties Vissavienības sacensībās. Tad mēs vēl dzīvojam Padomu Savienībā. Un tas praktiski man nolika tikai tā kā momentā fizkultūrieša statusā. Ka es varu nākt trenēties, tagad mēs runājam tieši par boksu, un nopietnās sacensībās es vairs nevaru piedalīties. Kādu laiku es vēl, tas tieši pēc armijas, kādu laiku es vēl paboksējos, pēc tam satiku vienu draugu, principā klases biedri, un viņš man sāk stāstīt, ka ir tāds sporta veids kā kultūrisms. Vairāk vai mazāk es biju dzirdējis, kas ir kultūrisms, ja? Bet man asociējās, ka kultūrisms ir tādi lieli, smagnēji, tādi, teiksim tā, mopši. Man patīk kaut kāda vairāk dinamika, kustība un nebija galīgi it kā pieņemams. Tā viņš man it kā pierunāja, man palika interesanti. Un es aizgāju uz to zāli, kur viņš trenējās, ja varētu teikt, to zāli, jo tas bija tajā laikā vēl, principā, tas bija viens no aizliegtiem sporta veidiem, jo tajos laikos, ja vēl kāds atcerās, kā saka, bija aizliegts Formula 1, pat skatīties, informācija nekāda nebija, austrumcīņas, rock'n'rolls un tam līdzīgi. Tās nodarbības notika tādā pagrabtelpā. Kā pirmā asociācija, kā bija iegāja tajā telpā, protams, nav ko elpot, gaiss šausmīgs, katrs savā stūrī kaut ko pukst un stena tur, drausmīgā sviedru smaka. Labākā gadījumā, ja bija ūdens, tas bija augsts ūdens. Vairāk vai mazāk es 2-3 treniņi aizgāju, un pēc tam sev tādas smeldes muskuļos, it kā kaut kas, it kā tur, kā tur. Tas it kā man nedaudz sāk ieinteresēt, varbūt te kaut ko varētu uzbūvēt. Un tāpēc kādu mēnesi varbūt es ieraudzīju tos vadošos Latvijas atlētas kultūristus, un tad es tā paskatījos, un tā novērtēju, maz tik traki nav, tā kā var droši mēģināt. Un jau laikam tajā laikā jau radās man doma, ka te jau var nopietni. Ņemot vērā to, ka praktiski nespīdē nekādas lielas sacensības, nekas, jo kaut kur braukt uz ārzemes mačiem, tā bija dziļākā utopija. Tas bija, pat baidījāmies iedomāties, ja mēs tur kaut kur pa savienību kaut kur pa kluso, jo tad arī oficiāli nereklamējās tādas sacensības. Un tad pirmās sacensības notika, man personiski pirmās sacensības notika gada beigās, tas laikam bija Rīgas čempionāts vai laikam Rīgas čempionāts. Un tur uzreiz ieguva 2. vietu. Dalībnieku skaits tur bija, neatceros, 6 cilvēki, 7 cilvēki, liels nebija. Un tajos laikos vispār nebija ļoti liels dalībnieku skaits. Tā kā višķi tā. Kā saka, ieslīgt tajā purvā, kad
sāk spraust jau reāli nereāls mērķus. Un, ne? Tagad var attaisīt vaļā Wikipēdiju un tur skrolēt, cik Aivars Visockis ir dažādas sasniegumus sasniedzis. Vairāk vai mazāk dažāda informācija jau pazudusi ir, jā. Tieši tā, nu, teiksim, tā video informācija tā jau nav saglabājusies, jo teiksim, parādījās tie paši Facebook nesen, kad visu uzreiz tikko sacensībās nobildētie monitē jau aiziet visu. Jo agrāk tā nebija, un es vēl atceros, ka vēl filmēja ar ne jau to kameru, bet bija tā lielāka kamera, kad filmēja, ka vajadzēja filmiņu attīstīt. Diemžēl daudz materiālu no tiem pirmsākumiem ir pazaudēti un nav, nu tā ir, jā. Un man aizrāva šis nelegālais moments, kad saka, tas nav atļauts, to varēja sodīt. Bija zināms, ar ko tiek riskēts? Bija varbūt komunikācija ar kaut kādām tiesību sargājušiem orgāniem par to, ka kaut kādā brīdī? Nu, man konkrēti nē. Bet principā īpaši to nelepojās un nestāstīja. Jo tomēr bija kaut kāds bailes sindroms, ka varbūt kaut kādas represijas tur, tā kā, teiksim tā, īpaši to neplātījās. Jo, ja sacensības notika praktiski bez kaut kādas reklāmas, un arī, ja notika, tas notika kaut kādas skolas pagrabos, kaut kur tālāk no acīm un tā mierīgi kaut kur. Šeit jau var pieminēt tieši jau 83. gadā, kad jau sāk braukt, teiksim, tā uz starptautiskiem mačiem, piemēram, uz Lietuvu. Lietuvā tā lieta jau bija daudz agrāka un bija daudz savādāk nostādīta. Un viņi tieši otrādi popularizēja un to pasniedz tā kā padomjas elementi. Sacensības notika, piemēram, milicijas kultūras namā ar plašiem lozungiem par godu milicijai, tur, kad padomu cilvēkiem jābūt spēcīgiem, kas cīnīsies pret rietumu propagandu un tādā stilā, visu tādu pompozu uztaisīt. Jo viņi bija vairāk vai mazāk viltīgāk par mums. Jo Latvijā vairāk vai mazāk baidījās. Negribēja tur it kā īpaši neviens oficiāli nebija tur draudējis, ka var kaut kādas sodu sankcijas vai kas, bet tomēr, labāk, mierīgāk nekā tur. Lietuvieši atkal uzsvertāk to, ka viņi tieši, ka tas ir reklamē, ka tas tieši pagriež visu savā gultnē un visu, un parasti sacensības sākās tur ar uzrunu tur, krievu valodā 10 minūtes, tur vēl tur kaut ko, un pēc tam pasaka, oficiālā daļa beigusies un aiziet tā kā. Un tie pirmie braucieni uz Lietuvu likās, ka tu brauc, teiksim, tā kā, gan izlaikt kaut uz paradīzi, tev tur novērtēt, tev tur uz tevim skatījās, tu tur gāja pa ielu, tur bija jau plakāti, tas it kā oficiāli. Šeit mājās it kā tu kaut ko, centies kādu apzakt, piemānīt, kaut kur tāda sajūta bija tāda slapstīšanās, bet tā jau bija ar daudziem citiem sportveidiem, kā es teicu, tas pats karatē, jo man bija draugi pazīstam, kas karatē nodarbojas, kas ar tieši, teiksim, tā dziļā pagrīdē, tas pats rokenrols bija aizliegts, kā saka, tur. Atgriežoties pie šī Arnolda Schwarzeneggera, es paskatījos jūsu dzimšanas datus. Jā, skatītāji, lai mēs saprastu, pa kādiem gadiem mēs runājam, Aivaram būs 60. Nākošais būs pilns 60. Nākošais gadu apaļa 60 gadu jubileja. Arnolds ir par 10 gadiem vecāks nekā tu. Attiecīgi, tu savukārt sāki vēlāk šo sportu. Tā kā jums tur... Viņš jau sāk, es precīzi nepatīšu, bet man liekas, viņš jau sāk trenēties 12-13 gados. Viņš jau 19 gadu vecumā jau bija pasaules čempions junioriem. Un pēc tam viņš devās uz Ameriku, iekarot Ameriku. Tajā informācijas vakuma telpā, kas bija, šie elki vai šie dzinuļi, tu saki, viens tas ir nelegāli, ja, tu apzinoties dari kaut ko, kas valstī nepatiks. Tas, ka tie apstākļi nekādi, kas tad bija tas galvenais motivators vispār to darīt? Man īpaši tieši Schwarzeneggers nav un nebija tā kā elks, tā kā sportists. Drīzāk man viņš, ja tā varētu teikt, ir elks kā cilvēks. Jo viņš pateica sev, ka viņš kļūs pasaules čempions. Viņš pateica sev, ka viņš arī filmēsies, būs filmzvaigzne. Viņš pateica, ka viņš būs politiķis, un viņš kļuva par Kalifornijas gubernatoru. Un cilvēks, kas nosprauž mērķi un konsekventi realizē. Ar to viņš man imponē vairāk nekā tieši tā kā kultūrists. Jo savā laikā viņš principā bija viens, daži, kas viņu varēja cīnīties. Un tā kā vienam gandrīz vai tāds, teiksim, tā monopola tiesības visu laiku bija tā, ka viņš bija tiešām galvstieši pārāks un nebija tā īsta konkurence. Kas ir tas, kas vēl nav izdarīts? Nē, ļoti daudz nav kas izdarīts. Tā kā es esmu startējis dažādās federācijas. Pasauli eksistē dažādas federācijas. Jā. Pat galvenā spēcīgākā tā ir IFBB, kuras arī pašlaik startē jau pēdējos 5-6 gadus.
Un tieši šajā federācijā es neesmu kļuvis par pasaules čempionu. Ne vīriešu kategorijā, ne veterānu kategorijā. Tagad es, protams, startēju tikai veterānu kategorijās, tas ir Eiropas pasaules čempionātos, kaut gan lokālos turnīros, Latvijas čempionāts, Baltijas čempionāts un vēl zemākos turnīros es startēju kopā ar jaunajiem. Un te, protams, gribētos dabūt to titulu arī IFB kategorijā, pasaules čempionu titulu. Tā kā ir vēl uz ko iet, vai ne? Vēl ir uz ko iet viennozīmīgi, jā. Un, kā saka, mērķi vienmēr var atrast, tā kā var izdomāt, ja vienreiz var divreiz mēģināt kļūt, jo atkārtot daudzreiz grūtāk nekā pirmoreiz iegūt. Tā kā... Nu jā, man runājot ar Aivaru gribās vērsties pie visiem skatītājiem un uzrunāt savus omītus un opīšus, kuriem arī ir 60 gadi, un ar šādu attieksmi skatīties uz dzīvi, tas ir cepur nost. Kas ir tas, kas tev rada tādu šo atslodzi? Es pat īsti nezinu, ja godīgi es laikam nemāku atpūsties, jo vairāk vai mazāk viss saistīts ar darbu, darbā. Arī var, teiksim tā, treniņa atpūsties, teiksim tā. Tas ir pārslēgšanās no... Es tev pastāstīšu, kāpēc es šādu jautājumu uzdodu. Es uzvedinu man dāmas, kas zinot, ka es ar Aivaru Visocku runāšu, man dāmas prasa. Viņa paprasa Aivaram, kā viņš uz dāmām skatās. Pozitīvi. Vai viņam piemīt šis profesionālais kretīnisms un viņš novērtē uzreiz parametrus un formas? Netīšām es noteikti vērtēju un it sevišķi jūrmalā, kad redz tos augumus. Man pat brīžiem kaitina, ka tur jauns meitenes staigā strinkos, tur viss ļūm. Un es tā domāju, meiteņi, ja tu zinātu, cik tu izskaties, tu vispār... Un tad, ja tu gribi parādīt, tad aizej uz zāli, bišķi patrenējies un visu. It kā tā figūriņa no priekš, bet viss nav savests kārtībā. Drīzāk kāda apaļīga sieviete, ja, kā es teiktu, kas smaržo pēc veselības, ir daudz patīkamāk, daudz seksuālāk, nekā tur, šis ne tas. Jo notievējšana pieņems, tas jau nenozīmē skaistums. Un daudz meitenes ir kā grēku, notievējši, es tur būšu, es nezinu, viņi tā domā, bet tas tā nav. Tev jābūt, kā saka, muskulim jābūt tonusā, lai, es nezinu, kā grūzīni saka, lai tas dibens būtu kā persiks, lai zinu, ka ir vieķerties, vai nevis tur kā bura tur, kā uzšaupa pakaļ līdz vakariņu vēl vibrē. Es atvaļos vēlreiz, tas tā, Aivars, man patīk. Jā, gribās mazliet saprast šo ikdienas dzīvi, profesionālam sportistam, par šo ēdienu reizi, par šo, ko ēd, ko dzer, cik tas ir svarīgi vispār, lai sasniegtu kaut kāds rezultāts? Ēšana tas ir apmēram 70–75% no panākumu. Ko mēs ēdam, tādu mēs izskatīsimies. Tā kā šeit ļoti liela uzmanība jāpievērš ēšanai. Ja pa lielam neko jau es tā īpaši tur neēdu, nekā tur, teiksim, tādu super diētu vai vairāk vai mazāk cenšos ēst, pareizi, veselīgi, ēd bieži, respektīvi man iznāk dienā 10 līdz 12 reizēm. 10–12 ēdienreizes? Tas nenozīmē, ka es piesēžos pie galda, salieku tur vairākas tur porcijas un es ēdu. Šeiks vai kaut kas? Arī šeiks, jā, bet es saku, es ēdu kā ķīnietis, to, ko var ielikt vienā šaujā, to es apēdu man vienu ēdienreizi. Vai tie rīsi, vai tā gaļa ir. Tā kā, protams, no rītiem es tur olas ēdu. Pēdējā laikā es cenšos ēst paipalu olas maziņās. Kafiju no rīta. Kafiju arī, jā? Kafiju, jā. Es no rīta, praktiski kafiju no rīta es vienmēr dzeru, un es uzskatu, ka no kafijas nav ko baidīties, jo tas kafija, tas tur sirdīs, lūdzu, tam līdz. Es uzskatu, tās ir muļķības. Drīzāk es tā varētu definēt, ka tā būtu, treniņš sirdī. Ja mēs kafiju dzertu uz vakarstundām, ja, un naktī neguļam, nakot dzeram kafiju, tad mēs pārslogojam sirdi. Bet no rīta, kāpēc gan ne? Tas, man liekas, pat nepieciešams. Tās ēdienas tā ir sabalansēts, kā es teicu, pārsvarā objektīvāti tie rīsi, vista gaļa, teļu gaļa, daudz dārzeņu, augļu, bet ne pārāk daudz, jo augļi tā ir fruktozi. Starpsezonēs vairāk atļaujos varbūt.
ka tieši sezonai, kas sāk gatavoties, tas ir 11 nedēļas pirms galvenajiem mačiem, tad tiešām ir ļoti dikti, precīzi. Es bez savas buņķiņas neiziet nekur ārā, man vienmēr buņķiņa, kur īsti ir iekšā un proteīns ir līdzi, tas man mašīnā bagāžniekā. Jebkurā gadījumā, ja pēkšņi es netiek līdz normālai iešanai, tad man rezervi vienmēr līdzi, tas ir vienmēr man līdzi rezervi. Un tā es praktiski visu mūžu tā pieturējies pie tādas ēšanas disciplīnas, jo te pastāstīšu varbūt ne kuriozi, bet savā laikā 90. gados, kad es biju kā vietam naudiņām, es strādāju, teiksim, kā šofers miesargs, un te es braukāju vienam kungam līdzi, un man patstāvīgi bija līdzi savu buņķiņu, savu to. Un viņam pēc darbiem patīk iet zolīdos restorānos. Un es tā īpaši nekautrējos, gāju līdzi, uzliku uz galda savu bļodiņu, palūdzu, lai man atnest ar to šķīvīti, es uzliku to rīsi, un kad vien pēc otru oficiants nāca skatīties, ko te es ēdu un kāpēc man negaršo viņu sagatavotu ēdienu. Un tad, kad es paskaidroju, tad viņas ir kā tāda, nejūtās apvainots ar tādu domu, ko es pie iedomīga tipa, ka paņēmis kaut kādu tur. Un kāpēc es to saku? Tāpēc es saku, ka nevajag baidīties, jo, kad cilvēkiem iesaka, kā vajadzētu ēst, kad cilvēki ēd piemēram vienreiz vai divreiz dienā. Visi saka, darbs nav laiks, es saku, kā nav laiks. Vai tieši jūs, kurš strādājat, vai kāds neiet smēķēt? Iet smēķēt. Es saku, bieži smēķēt, reizi stundā, divas reizes stundā. Kāpēc jūs nevar aiziet ar savu rīsbuņģiņu un iēst? Man ir kauns. Viņi, kas dara nepareizi, viņiem nav kauns. Jums ir kauns. Viņiem jākaunās. Jā, šitā vai tā. Bet pēc kāda laika, kad es apjautēs, kā jums iet ēšanām, viss kārtībā, jau draudzene tā sākus iet un vienkārši to vajag nebaidīties, ieviest, un tad cilvēks sāks pārsvarā pārņemt to manieru ēst, un tad iekaunēsies, kas iet tur smēķēt. Tā kā ir kaut kādas kategoriskās lietas, kas sportistam, vai varbūt vispār cilvēkam, ne tikai sportistam, ko nevajadzētu? Šie paši sāls, cukurs, nezinu, alkohols. Ne, sāls, cukurs, nevajag pateikt, ka es galīgi neēdu sāli vai cukuru. Kāpēc? Es neēdu, es pats nevaru klāt. Bet pie jebkura ēdiena viņš ir klāt. Es nevaru galīgi viņu neutralizēt. Un kad daudz cilvēku saka, es bez sāla nevaru, bet tas sāls jau ir tāpat produkta iekšā. Viņš jau dabiskā ceļā iekšā. Ar to, ka mēs jau bērām virsū, tas jau pa daudz ir. To vajadzētu noņemt no tās divas baltās nāves, cukurs un sāls noņemam nost. Un pilnīgi pietiks, kas sev ir iekšā. Vēl, pa alkoholu. Nelielās devās, kāpēc gan ne? Glāzes sarkanvīns. Tagad es pat lasu, kaut kur raksta, ka pat gan arī nepieciešams. Tās teorijas ir dažādas. Es nekad nav slēpis, vairāk vai mazāk es arī vai sarkanvīns vai alu. Tā alus diezgan daudz dzer. Kad citi jautā, vai es dzerot alu, cik jādzer. Un starp sezonā man citreiz zinā, ka es pudelīti dienā. Bet tā ir bet laba alu, dzīvo alu. Tā, ka es uzskatu, ka tā ir šķidrā maizīte, B vitamīns un daudz labāk nekā kaut kāda kola vai viss pārējās krāsainās indus. Protams, bērnu pusauģi nevajadzētu alu dzert, tas ir. Un, kad cilvēks saka, ka viņš nedzer galīgi, man liekas, tā arī tur kaut kas īsti nav kārtībā. Jo man ir tādi piemēri, kad satiek tādi paziņas, ka viņš nedzer, un pēkšņi pēc kādu laiku kaut kur jautā, kā tā Jankam iet, tas vēl padomu laikā bija, kur Janks straupē. Straupē viņš ir iestāde, kurā ārsties no alkohola. Tā viņš gadu nedzer, pēkšņi norājās un atkal piedzerās. Un vēl daži tādi gadījumi, ka nē, viņš nē. Un tad cilvēks, kad tiek vaļā, kad norājās no siksnas, viņš pārdzerās un viss tad labāk nedaudz. Un kā arī pats teica, ka tagad tāda pētījuma, ka nepieciešams nedaudz alkohola. Tas ir labs vīns, un kāpēc gan ne? Tas asinsvadu sistēmai ļoti sirdī, ļoti labi ir. Tā kā alus tieši kuņdarbībai ļoti palīdz un it kā miegu veicina. Bet viss jāzina, kad, kur un kādās dozās. Tikko mēs sākam, kā saka, dzert uz spaiņiem, tas jau bišķi pat raki ir. Man tāda sajūta rodās, ka tu kā cilvēks, kā sportists, savu ķermeni tā kā grāmatu lasi, ka tu tik niansēti izjūti katru lietu, ko tu uzņem. Es tā mēģinu darīt. Vai īsti sanāk, es to nezinu, es tā mēģinu darīt. Jo vairāk vai mazāk, arī ēdot, es domā līdzi. Tas ir kā muļķīgi, kur es sakošu, kā aiziet, kā tur ir, vai pat citreiz iedomājas, ka tur pēc muguras treniņa, kā aiziet uz muguru, tas es tā palīdzu ar smadzenēm, lai muskulis atpūšās, lai tiek nodots barējošie elementi, es vēl palīdzu, piedomā līdzi. Sauksim to,
saudabīga meditācija vai hipnoze. Tā es daru, jā. Cik tu daudz tici šim domu spēkam? Jo tagad runā daudz par šo placebo efektu, par to, ka ēd zāles, kurām tā kā ar domu palīdzību tu sevi ārstē. Bet kā tu šo Viennozīmīgi es ticu un arī strādājot ar klientu. Ja klients tev uzticās, viņš tic, viņam daudz labāks rezultāts ir. Un man vieglāk strādāt ar klientu tādā nozīmē, ka klienti zina, tic man un zina, ka es tur nestāstīšu kaut kādu fufeli, jo es tam ir gājis cauri. Un ja es arī stāstu kaut kur pretrunā, medicīnai pretrunā, viņi ticēs man. Jo viņi paskatīsies man, redzēs manu formu un viņi ticēs. Un viņiem vieglāk sasniegt, jo tas ticības koeficients ir ļoti, ļoti augsts. Kā ir ar medikamentiem? Tu pats lieto? Vispār slimo? Atkal labs jautājums. Ko nozīmē? Klasiskā nozīmē, jā. Es laikam neesmu slimojis jau no pagājušā gadsimta 60. gadiem. Respektīvi, slimības, lapatu, tā. Vairāk vai mazāk, ja tā var teikt, es slimoju katru dienu. Tam man ir iesnas, tam man tur vēl tur kaut kas tur. Bet es to uztveru kā normu, tā nav slimība. Tas viss procesā, viss notiek ir. Temperatūras praktiski nekad nemēru. Ja liekas, ka galīgi, tad, principā tas var būt muļķīgi, jā, bet es uzskatu, kamēr tu esi dzīves, jāiet uz zāli un viss kārtībā ir. Un šeit drīzāk varbūt, es nezinu, varbūt esmu fatālists, ja man lemts noslīgt, es nekad nepakaršos, vai otrādīgi. Tā kā un ir bijuši, kad man ir ārsti teikuši, ka man traumas bijuši, ka kategorijas beidz ar tiem dzelžiem, tu vispār tu brīz tu nestaigās, vai man arī bijuši smagas traumas. Bet es vienkārši nav viņam noticējis, es noticējis sev, es nezinu, visu man sauksim, kā to gribu, un es pats sev ir izārstējis. Ja tikko mēs aiziesim pie ārstiem, tad man metā norakstīs. Un ja es aizietu varbūt pie ārsta, man uzreiz uz krematoriju aizsūtīja. Es pārspīlēju, protams. Tur sākos, es jums neieteiktu, jā. Un cik jums, cik tāds vecums tagad, ko jūs domājat, vēl. Tā kā man tas kāds man asins, es saku, normāls, viss kārtībā, kāds ir, es nezinu. Jums tur sāp sirds vai tur, kas te saka, es nezinu, kā nejūt. Sportzāle, mājas, sportzāle, mājas. Vai ir pa starpai, kas ir sirdī tūs? Īpaši man nepievelk tur medīt, vai medībās, vai zivtiņas jāt. Bet tu pa jūru pastaigāties man patīk, un es ļoti bieži braucu uz jūru, arī ziemā pastaigāties pa jūrmalu, kas tā uzlādē tieši jūra, tieši jūras šalpas, tas ir jūras skaņas, tā kā vairāk vai mazāk pie dabas pievēl tas ir. Ļoti bieži apmeklē zoodārzus. Man patīk pastaigāties, paskatīties uz zvēriņiem, kaut gan man saka, vai viņš viņi nav tāda. Mēs ar mazbērniem bet mazbērni man jau lieli ir tā kā. Tu saki, jūra, pastaiga, sports dabā? Skriešana obligāti ir nepieciešama. Ceļš svaigā gaisā, tas ir cepuri nost. Bet jāskatā, kur mēs skrienam, kāda mums apavi ir, jo nevar vienkārši paņemt skriet asfaltu un daudzīt kājas. Jo vienkārši no skriešanas mēs varam sabojāt ar mugurkaulu. Nepareizi slodzes, nepareizi tiek dalīts, kā saka, slodzi, jā. Un bojās ceļi, bojās mugurkauls, ja ir sevišķi liels svars. Tas ir daudz lielāks slodzes iešiet uz mugurkaulu. Kā vispār ģimene vērtē tavu šo, es nezinu, tas jau nav hobijs, tas ir dzīvesveids, ne? Tas ir visu mūžu, tu to dari. Vairāk vai mazāk viss saistīti ir ar sportu tur. Ja virpotājs iet pie savas virpes, ja viņš neprasa, kāpēc iet pie virpes strādāt vai baledējotājs, tas ir katram jādara savs darbs un viss. Ja tas darbs ir, teiksim, tā kā hobijs, tā ir laime. Teiksim, ka tas nav viegli, tas ir ļoti grūti, bet, jo vecāks vēl grūtāk, jo tās traumas. Principā jau vairāk jau traumas sit ārā bišķi. Mazās sīkās traumas, kad tu jūtās, ka atjaunošanās jau nenotiek tik ātri, ja tur tās pašas traumas, ja tev neliela trauma, tu agrāk tur nedēļu tev pasāpēja tur cauri, tagad tev ar mēnešiem sāpēt, un atkal nāk jauna maksieši, un atkal tev caur sāpēm tev ir jācīnās, lai Bet, kamēr kusties, kāpēc padoties, un ja tu jūt, ka tu vēl vari, kāpēc gan ne? Jo, kā es saku, viss mums ir galvā. Ja mēs galvā uzstādām sev programmu, dod Dievs lasīt medicīnas encyklopēdiju, viss skaits piemetās pašam. Tur ir 100 kaits, un viss tev uzreiz pierakstīts uz krematoriju, kā es jau minēju.
Jo labāk nelasīt, ārsts var uzklausīt, bet nepieņem to kā normu. To tā kā informāciju var pieņemt, tā, bet, lai man piedod man ārsti, bet es tāds esmu. Superīgi. Es domāju, ka mēs varam teikt liels paldies Aivaram Visockim par šīs dienas sarunu. Tiekamies kādā nākamajiem raidījumiem. Kas man no tām beigām ir? Es nekad nemāku pateikt smuki. Labi, Aivar, paldies. Rīta kafija LV.